lapē un loka īstie rotkaļi. Aiz sienas laiski rit kurorta ikdiena, bet te tiek darinātas rotas. Bursztyn bałtycki pochodzi z terenów obecnej Skandynawii. Baltijas dzintars ir cēlies tagadējās Skandināvijas teritorijā. Tur augošo koku sveķi pārvērtās dzintarā, un vēlāk ledus to atnesa uz, piemēram, Latvijas, Krievijas vai Polijas teritorijām. Pat tagad poļu zvejnieki laiku pa laikam to izceļ no Baltijas jūras dibena. Lielākie dzintara gabali var būt pat 3, 4 vai 5 kilogramus smagi. Un var jau dzintaru arī meklēt mērķtiecīgāk. Cita metode ir dzintara rakšana. To dara atklātos karjeros tur, kur zemē dzintars konstatēts lielos daudzumos. Izraktie dzintara gabali tiek šķiroti un tādi neizskatīgi nonāk pie lietpratējiem visā pasaulē. Również na terenie Polski jest metoda Polijā ir vietas, kur izmanto dzintara skalošanas metodi. Tas notiek šādi. Veic urbumu, ieliek cauruli, kurā iesūknē ūdeni un izskalo zemē esošo dzintaru slāni. Lielākais zināmais dziļums ir Hlapovas rajonā, kur dzintars atrodas līdz pat 100 metru dziļumā. Plīvo cenu zīmītes, oriģināla darbs ir radīts un tagad gatavs sastapt patērētājus. It kā jau tirgus nosaka piedāvājumu, bet daudz nozīmē arī meistaru gaume un oriģinalitāte. Paskatiet, kā dzintars sapas kopā ar sudrabu. Aprēķins viens. Ja cilvēks ir atbraucis atpūsties, viņš būs gatavs arī sev ko uzdāvināt. Zaczyna się selekcija. Vispirms notiek šķirošana. Es jau no pieredzes zinu, kam kurš dzintara gabals ir piemērots. Piemēram, no šāda gabaliņa es uztaisīšu kulonu. Nāciet, es parādīšu. Viss ģeniālais ir vienkāršs. Izskatās pat pārāk vienkārši. Darbs no malas šķiet īsta atpūta. Następnym etapem jest polerowanie. Kad dzintara forma ir izveidota, mēs to pulējam. Tego typu bursztyn jest poddawany obróbce termicznej. Pēc tam, kad forma ir izveidota un paraugs ir nopulēts, tas tiek pakļauts termiskai apstrādei. Dzintars tiek ielikts šādā krāsnī un karsēts 150 grādu temperatūrā. Galu galā iegūstam dzintara rotām raksturīgo toni. Vēsturiski dzintaram tiek piedāvātas arī dziednieciskas īpašības. Dzintars, sabersts putekļos un kvēpeklīšiem pievienots, tiek uzskatīts par spēcīgu enerģijas avotu. Oprócz takich popularnych nazw jak jantar, najbardziej znana. Bez tādiem zināmiem dzintara nosaukumiem kā jantar un burštin ir arī vācu bernstein. Tas nozīmē degošs akmens. Var ļoti viegli parādīt, ka dzintars tiešām ir degošs. Dedzināšanas laikā izdalās tam raksturīga smarža, ko baznīcās izmanto kā vienu no vīraka sastāvdaļām. Bursztynu. Poļiem dzintars ir tikpat nozīmīgs, cik latviešiem. Un par godu futbola svētkiem te šobrīd top pat dzintara stadions. Mūsu laiks beidzies. Jāatgriežas nākamajā gadā, jo šis futbola stadions ir uzbūvēts par godu 2012. Gada Eiropas čempionātam futbolā. Tas notiks gan Ukrainā, gan arī Polijā. Un šī stadionā notiks arī ceturdaļfināla spēle. Jābrauc, nu ko tu padarīsi?